Čau visiem! It kā nebija par ko runāt, par ko stāstīt, bet patiesībā jau gandrīz veselu gadu notiek kaut kas interesants saistībā ar GNSS, RTK un SLAM tehnoloģijām. Jā, man ir štoks, jā, bet uz to štoka, protams, mēs varam uzkrāvēt ļoti interesantu iekārtu. AlphaGeo Falcon X. Varbūt kāds jau zina, varbūt kāds nezina, bet šī iekārta apvieno sevi iekšā praktiski viss, kas šodien ir ļoti aktuāls un kas būs aktuāls arī uz priekšdienām. Tas nav tikai vienkārši parastais SLAM. Tas nav vienkārši RTK. Tā ir kombinācija RTK, SLAM. Jūs varat saukt viņu SLAM RTK, RTK SLAM. Jūs varat ar viņu strādāt kā ar parasto GNSS iekārtu. Jūs varat izmantot viņu vienkārši vienu punktu uzmērīšanas tehnoloģiju saucamo. Un jūs tāpat arī varat paralēli darīt ko? Skenēt savus objektus, izmantojot skeneru, kas ir priekšā. Uzbūve viss ir praktiski laikam labākais, kas šodien ir tirgū. Mēs redzam rokturīti. Tas rokturis ir akumulators. Jā? Jūs redzat, ja es atvienoju viņu, man ir atsevišķi akumulators, atsevišķi iekārta. Tāpat mēs varam izmantot viņu kā SLAM uz punktiem. Tie, kas izmanto SLAM, rokas SLAMu, viņam katram zinām, ko nozīmē šitā platība. Es varu viņu atskrūvēt. Ja pirmsim, man nevajag strādāt viņu SLAM režīmā. Un sekundīti. Viss ir jauns un tā. Un šeit man parādās uzreiz vītne, kuras var ieskrūvēt štoku. Jūsu GNSS štoks ir turpinājums šai iekārtai. Nākošais, protams, ļoti vienkārši risinājums ielikt to akumulātoru. Skrūvēt, neko nevajag, nospiežu podziņu un ir gatavs. Kas tagad man ir? Man rokās šobrīd ir pilna versija, kā izmantot RTK plus SLAM. Ko jūs varat darīt? Protams, uzmērīt punktus, kā es jau biju minējis, un tāpat arī veikt lāzeru skenēšanu. Un viss notiek vienā programmā, SurPro. Ar SurPro palīdzību mēs ejam iekšā aplikācijā un veicam skenēšanas darbu. Kamēr mēs skenējam, mums ir iespēja uzmērīt atsevišķus punktus. Pēc tam to visu informāciju mēs varam apstrādāt Alpha Studio, programma, kas nāk līdz šai iekārtai, viņi ir iekļauti cenā, un apstrādāt savu punktu mākoni. Punktu mākonis ir apstrādāts pēc tam ar visiem filtriem un palīdzībām, protams, kas ir nepieciešams, lai dabūtu to punktu mākoni 3 mm biezumu. Tātad sākumā, protams, jūs iegūstat koordinētu punktu mākoni. Viņš automātiski tiek koordinēts no RTK datiem. Ja? Jūs saņemat korekcijas, tāda precizitāte arī jūsu punktu mākonis. Tas nozīmē, ka jūs varat staigāt laukā un uzreiz izmantot to, kas ir iekšā. Starp citu, kas ir iekšā? Es viņu tagad atvienošu no akumulātora, lai vairāk pastāstītu par to, kādi porti mums ir pieejami. Pirmais, protams, viņš izmanto SD karti, ja, 256 GB. Jūs varat viņu izņemt ārā un pēc tam lejupielādēt savu projektu datorā un tur veikt apstrādi punktu mākoniem. Viņš uzreiz ir koordinātās. Pieņemsim, ja jums nav nepieciešams viņu uzreiz apstrādāt, ja, jūs varat viņu ņemt un uzreiz strādāt. Ja, jums nekādas konvertācijas, nekas nav vajadzīgs. Ir uzreiz koordināts, ir pārbaudīts, tā tas ir. Nākošais blakus ports ir USB Type-C, ar kuru palīdzību jūs arī varat pieslēgt savu vadu un ar vadu lejupielādēt datus. Vai atjaunot programmatūru. Jā, tā, tur ir divi varianti. Nākošais ports ir datu ports, kā jau parasti jebkura iekārta ir LEMO. Un tāpat šī iekārta ir aprīkota ar radio moduli. Tas nozīmē, ka jūs varat viņu izmantot tīklā, kur jums atrodas, pieņemsim, bāzes stacijas ar radio frekvencēm. Tādā veidā, protams, sniedzot vēl augstāko precizitāti, ja bāzes stacija atrodas ļoti tālu no jums un jūs nespējat vienkārši sasniegt to centimetru precizitāti. Nākošais ir slots, ir simkartes slots. Jūs varat ielikt iekšā šeit nano simkarti un strādāt un saņemt korekcijas pa tiešu
no galvas, ja jūs negribat izmantot savu kontrolieri vai kādu citu ierīci. Kas vēl ir ļoti fantastiski, kameras. Viņam ir 2 kameras, kas veido panorāmiskas attēlus, panoramic pictures angliski, un katra kamera ir 12 megapikseli. 12 megapikseli katrā pusē, kas veido jums 360 grādu skatu. Tad jūs pēc tam to visu varat vizualizēt un, protams, ar programmatūras palīdzību izveidot arī, pieņemsim, kaut kādu showroomu, jums vajag iztaigāt, jūs varat izmantot viņu ne tikai kā GNSS iekārtu savām mērniecības darbiem, bet arī kā prezentatīvo materiālu pēc tam parādīt kādam celtniekam, būvniekam vai arhitektam vai dizainerim, ja tas ir nepieciešams, kur viņš var ko salikt un ielikt. Tas viss ir šeit. Nākošais. Mums ir 5 megapikseļu AR kamera. Ar šo kameras palīdzību jūs varat, kā jau iepriekšējām versijām, izpraust punktus, redzēt, kur jums atrodas punkts. Šo funkciju jūs ļoti labi pazīstat, par viņu stāstīt nav ko, bet viņa arī šeit ir. Kas vēl ir? Aizmugurē daļā atrodas LCD ekrāns, kas sniedz jums informāciju par iekārtas stāvokli. Šeit jūs varat redzēt savu akumulātoru stāvokli un tāpat, pieņemsim runāt par akumulātoru, ja jūs strādājat SLAM režīmā, skenēšanas režīmā, 3 stundas. 3 stundas skenēt darbus. RTK režīmā 8 stundas. Nu tā kā pilna darba diena ar vienu akumulātoru, ar vienu uzlādi, jūs varat strādāt veselu dienu. Nākošais, pa ko vēl var pastāstīt, par iespējām, protams, kur viņi ir pielietot. Īstenībā jebkur. Jūs tikai varat iedomāties reāli, cik aptver šī iekārta daudzpusīgumu, multifunkcionalitāti. Un reāli, cik precīzi tas strādā. Jo GNSS antena ir, kā jūs redzat, nevis maziņā, bet diezgan liela un apaļā, kas, protams, padara to signālu stabilāku. Viņi notur to signālu. Protams, iekšā ir AMU. AMU ir atkal slīpuma sensors 400 Hz, kā jau visam AlphaGeo produkcija. Tātad strādājot kājām gaisā ar viņu, nav problēma. Nākošais. Viņu var izmantot arī kā bāzi. Tas nav tikai RTK risinājums. Jūs varat arī mērīt punktus, stāvēt uz viņu un pēc tam viņu izlīdzināt ar pēcapstrādi, ja vienu punktu vajag. Tā kā tādā ziņā arī tikai plusi, bonusi un multifunkcionalitāte. Citi var pateikt, tas, kas der visam, neder nekam. Es jums varu pateikt tā, tas nenotiek šeit. Šī iekārta tieši paredzēta tam, kas zina, ko viņš dara, un plus, ko jūs iegūstat. Jums ir viena iekārta GNSS, jums ir viena iekārta SLAM. Apvienojot 2 iekārtas kopā, ir Falcon X. Un kā var mērīt ar viņu? Kā jūs redzat, jūs varat izmantot štoku, jūs varat staigāt viņu ar vienkārši, kā jūs pieradat ar GNSS mērīt. Un tāpat, ja pieņems jums ir nepieciešams uzmērīt ārpus žogu un tā tālāk, jūs vienkārši pastiepiet viņu tālāk. Un viss. Un jūs varat noskanēt, kas atrodas otrajā pusē, grāvim, žogam vai kādam citam elementam. Kas vēl ir ļoti fantastiski, kas ir izstrādāts, jūs varat iet iekšā telpās un skenēt un pie reizes uzmērīt arī tur punktus. Jo tā sistēma ļauj ar SLAM RTK, tā sistēma un tie algoritmi ļauj mums veikt mērījumus iekšā telpās. Kaut gan šeit, pieņemsim, nav nekur signāla no GNSS, bet jūs varat to darīt un saņemt precizitātus diezgan augstā līmenī. 2 centimetri, tas ir vismaz. Protams, programmatūra, kuru nāk līdz, visu laiku atjaunojās, vienmēr nāk kaut kādas jaunas lietas, un jaunie, kā lai saka, jaunas iespējas. Un tajā programmā, protams, ir iespēja darīt visu. Jūs apstrādājat punktu mākoņu, tālāk jūs varat izmantot mērīšanu, tur es nezinu, to pašu teresolīdu izmantot un veikt un zīmēt savus topogrāfiskos plānus, robežu plānus, situācijas plānus un arī izmantot Revitā. Jo programmatūra Alpha Studio ļauj uzreiz konvertēt, pieņemsim, priekš AutoCAD Revitā E57 failus LAS failu formātos. Ļoti ērti, parocīgi un, principā, jebkurš
kas zina nedaudz no kāda sistēmām var izmantot. Nākošais, protams, tā iekārta ir ļoti jauna. Tirgu jūs, man liekas, neesat redzējuši nevienu tādu, kuru varētu jau lietot un izmantot. Jā, jo tas ir unikāls produkts, kurš ir pieejams jau, un viņu var taisīt priekšpasūtījumu, un piegādes sāksies ar novembra mēnesi. Tā kā, ja jums ir interese šo iekārtu iegādāties, un jūs reāli redzat viņam tā kā pielietojumu, bet pielietojums ir, ticiet man, tur ir 100% pielietojums, jā, tām visam tehnoloģijām, kas ir iekšā, un viņas ir strādā diezgan precīzi un labi. Tad droši rakstat mums, sarunāsim, izrunāsim, un runājot par cenu, cena ir ļoti vienkārša. Jūs paņemiet, pieņemsim, jebkuru SLAM, kam ir Livox kamera, Livox skeneris, paņemiet GNSS iekārtu, sasummējiet kopā, jums sanāks tā summa, pilnībā jebkuru, jā, un droši dalat ar 2. Jūs varat iedomāties, jā, cik tas ir forši. Un es uzskatu, tas ir ļoti labi. Tad tas bija apskats Falcon X vienīgais un labākais risinājums, ko var piedāvāt šodien tirgu jūsu mērniecības darbiem un arī citiem darbiem. Paldies par jūsu uzmanību! Atā!